Kad pēc Latvijas vārda vēl bija jāsaka PSR, daudz futbola fani brauc ar šo trolejbusu un gaidīja, kad trolejbusu balstiņu vai arī šoferu balss atskandēs šo slavenā sports būvs vārdu Daugavas stadions. Šis stadions toreiz bija Rīgas Daugavu mājvieta, tieši tāpat kā šobrīd. Vēl pirms 2 gadiem futbola klubs Daugava Rīga bija tikai sena padomju leģenda. Taču pirms kādu laiku, kad futbola klubā Jūrmala VV sākās dažādi veidi problēmas, šī kluba vadītājs Dainis Degls, bijušais Rīgas Daugavas futbolists, sāka kluba atjaunošanas procesu. Tieši Dainu Degli 80. gados Daugavas fani dēvēja par latviešu strēlnieku. Dainis arī pastāstīja par šī brīža Rīgas Daugavu. Jā, labdien! Process diezgan interesants bija, jo Jūrmala komanda sākās uz policijas futbola kluba Daugavas bāzes. Ja, tā ka principā mēs jau bijām izauguši no Daugavas. Ja. Un pagājuši gadu tika pieņemts lēmums par pārbraukšanu uz Rīgu, ja, un zem jauna nosaukuma, ja, tāpēc, ka, savādāk varēja vispār beigt, teiksim, bija tā, ka būtu jāver ciet šis projekts, ja, bet, par cik notika tā pārēja, tad viss sāk attīstīties, jaunā, teiksim, gultnē, ja, un cerams, ka pareizi. Ja, tad tas lēmums bija pareizs, un var piezīmēt, ka komandai šonedēļ 10 gadu jubileja. Ja. Tā arī tas notika, jo tas bija tāds neizbēgams process. Ja, jo Jūrmalā tur bija tā, ka tur pārāk daudz visa kā tur radās pēc mums, ja, un sāka izmantot mūsu vārdu. Ja. Un tas nav sevišķi labi, un arī tad partneriem bija lielas pretenzijas, ja, par to, bet par cik neviens mums ar to nepalīdzēja, ne doma, ne federācija, neviens, ja, tad mums nācās nomainīt, ka kaut gan mēs bijām īstie, teiksim, tā vārda nesēja, ja, un, teiksim, viņi parādījās pagājušo gadu, tātad ienesa stabilitāti, ja, varbūt sportiskie rezultāti nebija sevišķi labi pagājuši gadu, jo bija tāds sastāvs, ko mēs varējām pa savām iespējām savākt, ja, bet tad, kad parādījās lietuvieši, tad kļuva, teiksim tā, stabilāk materiālajā ziņā, un vairs pretenziju tur, teiksim, tāda nebija, ja, un varēja mierīgi strādāt. Šogad laikam vēl labāk kļūst, jo lielāka konkurence pa sastāvu ir, ja, labāki spēlētāji, šogad tad teorētiski tiek mērķēts uz kaut kādiem augstākiem rezultātiem. Teiksim tā, vēl nav nobeigta pilnībā komplektācija, ja, atkarībā no tā, ko te izdosies, bet, teiksim, jau laikam kāda 70–80% jau var teikt, ka ir nokomplektēta komanda, ja. Prognozes dot, teiksim tā, negribētos, ja, bet, cerams uz kaut kādu nopietnāku cīņu ar līderiem, ja. Šis gads būs tāds, tad arī parādīs, ko mēs varam, teiksim, sportiskā ziņā, cik augstu pakāpties. Jā, protams, ar, teiksim, bez lietuviešiem tas nevarēja notikt, ja, un praktiski tika uzturēta tikai tā pirmā komanda, ja. Bija kaut kāda sadarbības līgumi, ja, kur mēs sevišķi tur nevarējām daudz atvēlēt līdzekļu, ja, bērnu jaunatnes programmai. Bet, šogad es domāju, tas ir daudz nopietnāk, ir paredzētas, teiksim tā, izmaksas un palīdzība konkrēta gan futbola skolai Daugava, ko vada Beļājevs, ja, gan ir
nopietnas tāds sadarbības līgums ar Šicika skolu, kas jau turpinās jau vairākus gadus. Ja. Tā ir arī dublējošais sastāvs, man liekas, jau no šī gada startēs pirmajā līgā. Tā ka arī šis jautājums nav aizmirsts. Grūti teikt. Ar laiku gribētos uzskatīt, ka tā būtu. Ja mēs kļūtu tikpat spēcīgi, ja, tad es domāju, tas tā arī būtu. Ja mēs, teiksim tā, esam tur, kur, teiksim, pagājuši gadu, tai pašā līmenī, ja, tad, protams, par to runāt tā kā negribētos. Ja. Tas ir viss, kas mums ir bijis, ja, un vienmēr patīkam atgriezties atmiņās. Protams, ir arī teiksim tā, ka netika izdarīts viss, ko vajadzēja izdarīt. Varbūt tad jaunā kaut kādā cikla veida procesā, ja, varbūt šai Daugavai tad izdosies izdarīt vairāk nekā tai Daugavai. Redziet, hokejā Dinamo Rīga, ja? Tas ir praktiski tas pats, tikai futbolā. Ja? Un tad mērķis ir Daugavu atgriezt tādā pašā plāksnē kā hokeja, ja? lai cilvēkiem, kam bija, teiksim, patīkama tā spēle, ko spēlēja Daugava un visā bijušajā Padomu Savienībā, kur brauc, visi atcerās ar labu vārdu piemini, ja? Tas ir patīkami un to gribētos arī atgriezt. Šo sezonu visdrīzāk, ka Daugavas stadionā, bet varbūt arī tepat blakus, jo, teiksim tā, līmenis, tās zālāja līmenis, ja, un te ir daudz augstāks nekā pašreizēja Daugavas stadionā. Ja, un lai spēlētu kvalitatīvu futbolu, ja, un būtu jāspēlē uz labiem laukumiem. Ja. Tāpēc, teiksim, tā vēl izvēle būs priekšā, bet, Daugavas stadiona sagums ir principā apmierinošs. Ja. Tā ka tas jautājums vēl mums ir jāizsver. Eolikas dziesmu Daugavu tik ļoti bieži atskaņot tieši šeit, Daugavas stadionā. Šis stadions gan ir pārdzīvojis dažādus laikus. Liels uzvaras, arī smagus zaudējumus. Jāsaka gan, ka šim stadionam vecums nenāk viens. Augšiela 1 ir Daugavas stadiona adrese, un šī vieta kā sporta sacensību vieta ir datējama jau ap 1922. gadu, taču oficiāli dibināts šis stadions tika 1958. gadā. Šobrīd ietilpība stadionā nav tik liela, kā gribētos, jo parasti uz spēlēm drošības apsvērumu dēļ tribīņa augšējā daļa ir slēgta. Šogad Rīgas Daugavu trenēs vairākkārtējs Lietuvas čempions Virginijus Ļubšis. Подготовка прошла нормально, конечно. Сначала пока собрали команду. Из прошлого года осталось каких 5-6 человек, так что было главное собрать команду. Условия нормальные для тренировок, имели манеж и сконт, и олимпийский, так что, думаю, предсезонка прошла нормально, есть еще месяц для сезона, надо еще чуть-чуть укрепиться. Команда, и думаю, в этом году Daugava будет выглядеть по-другому. И в чемпионате будет, думаю, серьезная команда. Цели пока должен озвучивать глава команды. Пока он ничего не сказал, надо все собрать, команду собрать до конца, чтобы все позиции были сильные, так что, думаю, цели будем знать перед самим сезоном.
пока нам никто не сказал, какие цели будут, так что сегодня не могу ответить на этот вопрос. Кубок, ну, попался, Гульбан, надо, прошлый год играл в высшей лиге команда. Думаю, все команды надо уважать, или первой лиги, или то. Думаю, Даугава теперь очень важно будет кубок, сыграть хорошо на кубке, выйти в финал или выиграть кубок, чтобы попасть в Европу и сыграть в Европе. Так что мы к кубку очень серьезно относимся и думаю, теперь первая и главная задача сыграть очень хорошо на кубке. Здесь все хорошо, думаю, в Латвии, я уже говорил, в Латвии 6-7 хороших команд, может даже 8 таких, но не могу других тоже списывать, но таких равных команд. И уровень футбола, думаю, латышских команд за счет хороших очень легионеров, но очень хороший. Так что будет интересно и приятно работать. Знаю, Рига красивый город, что 1,5 месяца уже здесь, почти 2 уже. Так что жду, не дождусь, пока снег растает и будет тепло. Так что все пока хорошо и нормально. Par Rīgas Daugavas apņēmību cīnīties par augstākiem mērķiem liecina arī pozitīvi noskaņotie Daugavas futbolisti Edgars Kārkliņš un Kristaps Grebis. Nu, skatījies pats televizorā neesmu, bet atceros vairāk jau pēc uzvārdiem. Tas ir Starkovs un kas tā vecā plejā, teiksim, to es vairāk tāds. Jā, Popkovs ir tos tā vairāk. Bet pats redzējis spēles neesmu. Tā kā tikai stāsti dzirdēt, stāsti vairāk. Es pats pēc sevīm spriežot ne, jo, protams, tas jau bija tomēr pasen un tā kā tomēr tas jau ir kāds laiciņš pagājis tomēr jau te jau paudze tomēr nomainījusies ir un tāpēc jau nav tās atmiņas tādas. Ja pa personīgiem runājam, protams, gribās spēlēt un vairāk gols iesist, tas ir par personīgo, bet jau ņemam, teiksim, komandu kopumā, mērķi jau mums vēl nav pateikti, bet jau tādas runas ir, kad vajadzētu 4 un kauss, bet redzēsim, kā tas viss izskatīsies sezonā, bet, protams, ar tādu sastāvu mēs pa 9. vietu necīnīsimies. Kā tev mērķi? Man tāda paša kā Kristapam, vārtu vairāk un labāk komandai visu izdarīt. Un mērķi, tie bija personiskie un tā, jā, kā Kristaps teica, kad kausu uzvarēt un 4. tikt iekšā. Tās ļoti paveicās. Mēs priecājamies par to. Jā, protams, ka labi, ka Gulbina izkrīt. Pārējās tādas komandas, nav patīkams reiz pirmā kā saka, spēle un kaut kāda stipra komanda būt. Un tā kā mums arī vairāk izredzes ir iekļūt Eirokausās. Bet jāvin vienalga, tāpatās ir. Nav jau visām komandām būs jācīnās un kā pirmā spēle jau vienmēr grūti būs kaut kā nervozi, viss varbūt kaut kas neizdosies un tā kā nebūs viegli. Jelki. Tāda nebija īstenībā, godīgi sakot, tā grūti pateikt. Vienkārši skatījos futbolu un baudīju. Nebija tāds, teiksim, viens spēlētājs vai viena komanda. Vienkārši baudīju futbolu. Man tāpatās, kad es tā skatos futbolu, sakoju futbolam, bet nav tāda kā Elka. Bet tagad man ir viens runīs, kas ir vislabākais, man tā liekas. Kārkliņa visādi piedzīvojumi mums noteikti, bet interesanti, ka katrā gadījumā treneri labi ir un treniņi ir interesanti un grūti arī, bet par tiem amizantiem gadījumiem Kārkliņa viss kaut kas notiek mums treniņā, tā mēs tā pasmējamies. Izjokojam, nekāds piemērs. Štangā viņš te ielidoja, mums te vēl Kačānovs viņam lūp tur pārsit. Vakardien Vārtseks rogadījis laikam salauz, tagad jābrauc uz Rengeni. Tā kā ar mazo mums piedzīvojums vairāk ir. Es izgāju viens par tienu, viņš man vienkārši pazaudēja līdzsvaru un tur nokrita. Tā. Es jokdarsās. Nav skumīgi. Es, piemēram, viņu jau daudz gadus zinu. Mēs esam pret Kranas spēlējuši un atsauksmes, protams, klubs. Viņš ir bijis daudzkārtējais Lietuvas čempions un tāpat tās otrais treneris Tomas.
Viņš ir bijis 7 vai es nemaldos, cik valstīs bijis. 5 valstīs bijis čempions, ārzemēs paspēlējis, un viņam tā pieredze, viņš, teiksim, jauniem var pamācīt kā kur, jo, nu, viņam tā bagāža, teiksim, ir ļoti liela, un es domāju, ka jauniem tas ir tieši tāds, kā saka, labs piemērs, no kā var mācīties, un tas ir tikai plus Latvijas futbolam, kad tādi treneri Latvijā, es uzskatu. Gaidra? Man ir tā, ka es viņu šogad pirmo reizi iepazinu. Nu jā, nebija tā, ka spēlēja pat ekranas un tā. Nu jā, un tagad kāds iespējas, spēcīgs treneris, cik es dzirdēju, ka jā, čempionu tituls viņš ekranas un paņēmis. Nu, kā lai pasaka, pēc tām spēlēm jau grūti, protams, ir iemigt, bet, nu, tas skatoties arī kādu spēli, varbūt, cik svarīgi, teiksim, ja mazāk svarīgi, nu, ja tādi, teiksim, pēc stiprākiem, kad spēlē, protams, tur kaut kāds uztraukums ir, nu, tas ir tā normāli. Ja tu neuztraucies pirms spēlēm, nu, es domāju, ka tev jābeidz futbols spēlēt, ja tas jau tā, es tā uzskatu. Bet, nu, protams, tā sezona tagad nāk interesanti būs, es domāju, visas komandas citīgi trenējās, nu, ko lai saka, nu, redzēs tad jau, kā viss parādīsies, kā būs, teiksim, tā. Man bija tā pēc konto, ka nevarēja aizmigt, ka mums ziemas kausā bija, es nevarēju aizmigt, grūti bija aizmigt, bet tad kaut kādiem 3 es aizmigu, tad piecēlos tāds bišķiņ. Edgar. Vai man ir droši vien raps, amerikāņi, tad Young Book, agresīvs tāds raps, jā, tāds Jay-Z, Wiz Khalifa, tāds klausos pirms spēlēm, tad ir tā, ka dusums tādas uz tādām dziesmām ir, un tad vienkārši vieglāk spēlēt. Kristaps? Nu, kas man jau vairāk patīk tāds kaut kāds chillouts, tāds, teiksim, house tāds vairāk, nu, pēc spēlēm es paklausos prāta vētri, man ļoti patīk. Nu, tā, teiksim, bet, nu, pirms spēlēm jau, protams, gribās kaut ko tādu, kas tā, teiksim, uzvelk bišķīt. Bet, nu, saka tāds kaut kāds hausiņu varētu. R&B arī var paklausīties, nu. Un lasot sociālo portālu komentārus par Rīgas Daugavu, šķiet, ka visiem pretiniekiem vajadzētu būt ar trīcošām kājām, jo šajā sezonā Daugava būšot vēl spēcīgāka. Mēs, tas ir fani, varam priecāties un berzēt rokas, jo mūs sagaida ļoti interesants čempionāts. Ar šo priecīgu atziņu no jums atvados, uz drīz tikšanos. Sezona vairs nav tālu. Futbolam jābūt pie pilnām tribīnēm. Tas ir mūsu mērķis, ja, un mēs arī visiem sakam, nāciet uz futbolu, ir ko paskatīties, un ceru, ka būs ko paskatīties. Ja. Šajā sezonā, lai vairāk, teiksim, nāk skatītāji uz futbolu, baudu futbolu, nu, nāk pa mums, kā saka, pakliedz. Līdzi. Jā. Vairāk nāk skatītāji uz mūsu spēlēm, būs interesanti.